mēs redzam, ka vidējās algas saņēmējs pusi ienāk un terē tieši pārtikai. Vai tā vispār ir Eiropas norma, vai tas ir atsevišķa tā situācija, kur izveidojas tieši Latvijā? Tā ir atsevišķa situācija, kas varbūt ir gan Latvijā, gan zināmā mērā Lietuvā un Igaunijā, jo es esmu gan dzīvojis ārzemēs ilgāku laiku, esmu gan bijis komandējumos un turismā, un tas, kas man bija pārsteidz katru reizi, tas, ka cenas uz vienlīdzīgiem produktiem ļoti bieži ir pat ne tas, ka tajā pašā līmenī kāds tās Latvijā, bet viņas ir zemāks. Ja? Bet te ir jāprecizē viena lieta. Ja? Protams, mēs tur varam no valdības dzirdēt un klausīties visādas cēlas runas atkal par to, kā mēs cīnīsimies par to inflāciju, par to cenu sadārdzinājumu, bet ir jāatcerās viena lieta, ka esošai valdībai, kura māk tikai runāt par nodokļu celšanu, viņam ir izdevīgi šis cenu paaugstinājums. Tas tāpatās kā, kad bija tā Covid laikā tā gāzes cenu krīze, ja? Kad lielajās, ka vai mums tur PVN pārmaksa, tur ir 500 miljards plusā. Nu, tie 500 miljards no kurienes nāca? Nu, no cilvēkiem, kas samaksāja vairāk nodokļus. Un arī teica, ka nevajag ar tām cenām cīnīties. Tā atkal ir tā pati banālā divkosība, kad runā vienu, dara kaut ko citu. Vai vispār iet par to runa, kā cilvēki izdzīvos Latvijā? Jau ar esošajiem nodokļiem ir problēmas. Tas tāda pēc tāda principu, tev uzmet virvi jau uz kakla un sāk tur piegriezt. Tā kā nav izvēles, un ja? Skatās, tu tur elpo vai neelpo vēl. Jo iedomāsimies, ja cilvēkiem parādīsies, nezinu, tur brīvi nauda, viņi sāks pasarg Dievs uzkrāt. Un tas taču no esošo viedokļa, tad, kad jūs kaut ko uzkrājat, tas ir nauda, kas ir daļa naudas, kas neieripo valsts budžetā. Tā nedrīkst.